Sākam. Labdien! Labdien! Jā, viņi man saka, sākam, es vēl te runāju savu parasto cilvēku valodu. Labdien, cienījamais klausītāji! Tu esi nokļuvis mājas radio. Te ētera otrā pusē ir Līga un Sigita. Es esmu no Garīgā turisma Līga no augt.lv. Ja? Jā. Pareizi saku? Pareizi saka. Un šodien mums ir vēlēšanās parunāt par agresiju. Par agresiju, kuru šobrīd mēs jūtam visā pasaulē, un, protams, ka tā ir arī mūsu. Līdz mums vienkārši nav atnācis tādā līmenī, kā, piemēram, tas tagad notiek Anglijas salā, Lielbritānijas salā. Jā, un iespējams tāpēc, ka varbūt tieši konkrēti šajā brīdī mēs esam iztīrījuši, tautas lielākā daļa iztīrījusi sevi tik tālu, ka mums tas nav jāpiedzīvo. Mums šo pieredzi nevajag tik tuvu. Ja? Bet tas, ka tā agresija ir ārpus mūsu valsts un tomēr arī skar latviešus, vai ne? Tad kuru vairāk, kuru mazāk tas skar. Tomēr cilvēki tiek iesaistīti, arī latvieši, vai ne? Tā kā es izlasu virsrakstu par to, ka naidīgi izsakās, ka arī latviešiem un bērniem saka, kravā somas, pako somas un brauc mājās, ja? Tad es saprotu, ja tas būs ar kādu man pazīstamu cilvēku, visdrīzāk, ka tas man skars vairāk. Tad mūsu doma ir to jautājumu pakustināt un arī iztīrīt. Iztīrīt katram savu daļu, mums un tev, klausītāji, iztīrīt, lai mēs jūtamies vieglāk, lai tas no mums attālinās. Tā vajadzība piedzīvot agresiju realitātē. Tādā līmenī, jo katru dienu jau mēs tāpat piedzīvojam agresiju no saviem tuviniekiem, cilvēki, kas ir mūsu dzīvē, piemēram, vai veikalā, vai skolā, vai darbā, vai arī kaut vai televizoru skatoties ziņās vai kaut kādu seriālu, mums tomēr nāk, piemēram, tos pašas dusmas par to, kas norisinās tajā ekrāna pusē, un kaut gan īstenībā tas stāsts varbūt nav patiess, bet emocijas tomēr ir īstas. Jā, zin kā, man gandrīz uzreiz gribas sākt ar tīrīšanu, jā. Bet labi, es pateikšu vienu, ka savstāvjos Garīgā turisma mājās mēs satikāmies ar cilvēkiem un mēs pieslēdzāmies Tatjanas Mikušanas aicinājumam lūgties, lai veicinātu mieru pasaulē, lai celtu vienkārši kopējās pasaules vibrācijas un attiecīgi, lai dzēstu tos cēloņus, kas rada iespēju notikt karam vai vispār kaut kādām agresīvām sadursmēm, vardarbībai. Un tad viena galvenā atziņa, ko caur visiem tiem procesiem es sajūtu, ir, ka visam sākums ir bailes no agresijas. Ka tikai, un tad, ja mūsos ir bailes no agresijas, mums ir vajadzība agresīvi izturēties pret kādu citu, pret bērniem vai pret vīru vai vēl pret kādu citu. Un vēl mēs šorīt ar vīru tā runājām. Rau, tāds referendumiņš, 1,pāri% ja, ir cilvēku, kuri ir gatavi pārmaiņām, un tās pārmaiņas šaujās ārā un tik agresīvā veidā. Un līdz šim mēs vispār nenojautām, ka tādiem angļiem ir iekšā agresija, un te mēs ļoti skaidri redzam, viss nāk uz āru, neko vairs nevar noslēpt, nekas neslēpjās vairs. It kā būtu parādīta zaļā gaisma patiesībai. Iespēja iznākt uz augšu patiesībai. Kāda ir patiesība? Jo arī tā īstenībā ir iespēja vienkārši
kā saka, samaisīt to, kā saka, cietumu. Nevis cietumu kā kaut kur kāds ir noslēgts, vienkārši kā ciets kaut kas. Kad, lai mēs mīkstinātu, es nezinu, kā lai vārdos tā pasaka, lai mēs mīkstinātu visu to, kas mums apkārt, lai padarītu to gaisīgu un vieglu. Elastīgu varbūt, jā, vienkārši vieglu, jo visa pasaule sastāv no enerģijas, un piemēram, ja tu skaties uz māju, mēs jau redzam to cieto daļu, bet mēs neapzināmies to, ka starp mājas molekulām lielākā daļa īstenībā ir tukšums, un mēs jau to neredzam. Un, lai to tukšumu mums reizēm ieraudzīt, mums viņš ir jāsamaisa, lai mēs varētu sākt kaut ko šķetināt, lai kaut ko varētu risināt, jo reizēm tā vecā māja ir jānojauc. Ir jānojauc vienkārši, un lai varētu kaut kas jauns rasties, lai varētu ieraudzīt jaunu iespēju, jo mēs esam tik ļoti ieciklējušies uz to, kas ir, uz to, kas bija, uz vecām vērtībām, ka tas ir vecs un ilgstāvējs, ka tas ir kaut kas ļoti vērtīgs, un viss, kas ir viss, kas ir jauns nāk, tad nav tik liela vērtība, kā, piemēram, vecai pūralādei, kaut arī viņa varbūt ķirmji sen jau ir saēduši. Nu jā, tā ir tā pieķeršanās mantiskajiem materiāliem. Bet un arī vecajiem priekšstatiem, jā, kas ir vērtīgs. Piemēram, tās pašas visas tradīcijas, jo tradīcijas jau radās gadsimtiem atpakaļ. Tās radās tajā laikā, kad dzīvoja tie cilvēki, un tajā laikā viņiem tā bija viena no iespējām, kā dzīvot, kā kaut vai izdzīvot, kā priecāties, kā parādīt sevi uz āru. Un es saprotu, ka šajā brīdī sevišķi nāk ārā visas tās vecās latviešu tradīcijas, bet tajā pašā laikā ļoti tas netiek savā ziņā radīts nekas jauns. Un ko es ar to gribu pateikt? Es varu papildināt. Tas kas, ka tu nezini, kur to gribi pateikt. Es zinu, ko es gribu, bet man nenāk vārdi laukā īsti. Zini kā, viens tāds konkrēts piemērs attiecībā, tas ir par tradīcijām, par pieņēmumiem, kas ir vērtīgs un kas nav vērtīgs. Man tikko draudzene viena savstājos jautāja, tas, ko mēs šobrīd ar draudzeni darām, mēs mainam tautas dziesmu vārdus. Mēs ieliekam seno vārdu vietā jaunus. Un viņi man tagad jautāja, kā latvieši, taču, it kā tā taču tāda senāka, kā lai pasaka, tauta tajā laikā vairāk bija saiknē ar Dievu, ar dabu. Kāpēc viņiem tautas dziesmās ir tik daudz vārda ne? Ja? Ko vēlāk psiholoģija ir 100 gadu veca zinātne, apmēram. Vēlāk psiholoģi fiksēja to, ka zemapziņa neuztver vārdu ne. Tātad, ja es dziedu, lai nenāca sveša salna, manā dārzā ziedu raut, tad es dziedu, lai nāca sveša salna, manā dārzā ziedu raut. Ja? Es iedodu šādu informāciju savai zemapziņai. Vienalga, vai tā ir dvēsele, vai psihologi to sauc par zemapziņu, bet patiesībā tas ir... Labi, tas nav svarīgi. Tas nav svarīgi. Par tēmeniem tas nav tik svarīgi. Un tad es tai draudzenei atbildēju. Es vienkārši vēroju, kāda atbilde nāks. Es teicu, bet tajā laikā cilvēkiem bija noteikts apziņas lielums, plašums. Iedomāsimies, ka tas ir tā kā redze, cik mēs tālu redzam, ja? Fiziski stāvam, cik tālu redzam. Tas ir tas redzesloks, kuru ietveros viņi arī radīja to dziesmu. Šobrīd mums ir cits redzesloks, cits apziņas plašums. Un mēs lietas redzam savādāk, un pa vidam ir bijuši arī tā psiholoģijas, kā zinātnes attīstība, vai ne? Tas arī jau bija cits apziņas līmenis,
Nu, tā bija attīstība, tā bija cilvēka attīstība, cilvēces attīstība. Un šobrīd mans apziņas plašums ir lielāks, un es atbilstoši tam dziedu dziesmu. Un es neesmu spējīga, es konkrēti šobrīd neesmu spējīga dziedāt dziesmu, kurai es neticu. Es neesmu spējīga, tā kā es kaut kāds 2 gadus nemeloju vispār, ne baltos, ne melnos melus, es neesmu spējīga pār lūpām laist kaut ko, kam es neticu. Un tas nekas, ka tā ir dziesma, kas ir pierakstīta. Jo es dziesmu saskatu kā instrumentu, ar kura palīdzību, tā ir vienkārši valoda, tāda citas vibrācijas valoda, ja? Un es laižot to informāciju, pieliek vēl klāt savu to vibrāciju, es izlaižu to caur savu kanālu un nododu tālāk. Un es uzņemos atbildību par to, ko es nododu tālāk. Man nav vienalga. Tas ir tas, es kaut kad aizvakar, kad redzēju tādu sapni un pa dienu vispār neatceros sižetu, bet es tikai atceros to sajūtu, ka tur bija runa par to, ka 100% uzņemties atbildību par savu dzīvi un savām izvēlēm un savu rīcību. Nu tā kā pieķeršanās tām tradīcijām ir laiks, kad cilvēkam ir jāpiedzīvo tas seno tradīciju atcerēšanās, bet pienāk viens brīdis, kad notiek norāmināšanās, un mēs sajūtam, ka ir konkrēti šī laika, šī mirkļa ceļš. Ir tautas dziesma klātesoša, bet es drīkstu izmainīt, jo es arī esmu tauta. Un tā, mēs jau kādu mēnesi vairāk drusciņu ar Gundegu dziedam kopā Vīdie viņi zelta viju. Vīdie viņi zelta viju, visgarām jūras malu, visgarām jūras malu, lai atnāca Dieva gaisma, šai zemē iziedusi, šai zemē iziedusi. Skan daudz labāk. Skan daudz labāk nekā Leninācis Vieglāka. Sveša kalna, vai ne? Šai zemē ziedu raut. Mēs dziedam nevis par to, ko mēs negribam. Mēs netērējam enerģiju uz, jā, mums ir ik pa brīdim jāpievērš uzmanība arī tam, ko mēs negribam, un tas ir jāiztīra, bet pēc tam nākošais solis ir pievērst uzmanību tam, ko tad es gribu. Un es izvēlos, lai Dievs atnesa gaismu un iesēja to kā ziedu, ja? Mūsu zemē. Mūsu zemē, mūsu dzimtā, mūsu ģimenē, manā dvēselē. Un gribēju vēl piebilst par tradīcijām, ka ir arī otrs aspekts, kāpēc tās tradīcijas ir tādas, kā ir. Kaut kad ļoti ilgu laiku atpakaļ es dzirdēju tādu stāstu, kad jauna sieviete cep savam vīram gaļu un apgriež maliņas un izmet ārā tos galiņus. Un tas vīrs prasa, kāpēc tu tā dari? Kad tā ir tomēr lieka laba gaļa, kad viņa saka, es nezinu, man mamma tā darīja. Viņa aiziet paprasa mammai, kāpēc tu tā darīji? Viņa saka, es nezinu, tāpēc, kad mana mamma tā darīja. Meitene aiziet pie vecās mātes un prasa, kāpēc tu, piemēram, gaļai galiņus nogriezi. Vecā māte saka, tāpēc, ka panna bija pa mazu. Un tādas daudz tradīcijas, tā ir tieši arī radušās, kad viņas tajā laikā vienkārši bija tāda, nebija citu iespēju, kā kaut ko darīt. Un mēs esam to pieņēmušas kaut kādu svētumu, kuram mēs turamies cieši klāt šīm tradīcijām. Kaut gan īstenībā laiks ir jau sen aiztecējis, un tas pat vairs nav aktuāli. Bet mēs tik un tā turpinam pēc viņām dzīvot. Jā, un tādā pašā laikā un runa nav par to, kā atteikties.
pavisam. Jā. Ja? Atļaut dzīvot tam, kas priekš manis, kas man novibrē, kas man patīk, kas man liekas svarīgi un jēgpilni. Teiksim, mēs arī savstāvjos. I pinām vainagus, i vijām viju, i gājām pa sauli, i dziedājām tautas dziesmas, i līgotnes, i sadedzinājām lieko, i iemetām caur zālīti to, ko mēs izvēlamies sev. Un nostiprinājām to, lai top. Ja? Kaut kādi momenti, un arī uguni barojām ar medu un ūdeni. Ja? Kaut kādi momenti paliek, un tās mūsu attiecības ar dabu, ar dabas elementiem, ar sevi, ar Dievu, viņas turpina attīstīties, un kaut kas paliek. Bet barometrs, termometrs, ja? Kas ir vajadzīgs un kas nav, esi tu pats. Jā, jo man salstāvī atkal bija pavisam savādāk. Es viena pati sēdēju kalna galā, jo biju aizgājis pastaigā, un tā sanāca, ka lietus uznāca, un es tā arī kādu stundu nosēdēju viena pati kalna galā, vienkārši baudīju lietu, un man pilnīgi ar to pietika, es iegūtu to, ko man vajag. Un tas nav teikts, ka tāpēc, ka, piemēram, nekā slikta. Jā, ka, piemēram, Sigita tur vainagu spina un uguni kūra, ka viņai tie salstāvji bija svētīgāki nekā, piemēram, man sēžot kalna galā vienai pašai. Jo tajā brīdī tas bija tas, kas man bija vajadzīgs. Jā, katram tas savs. Es jau arī pirms tam domāju par tiem salstāvjiem, tieši par šo jautājumu, kura tradīcija ir paliekoša un kura nē. Un es skaidri jūtu, ka mums ir tas uzstādījums, ka mēs tās 6 stundas garīgi strādājam. Mēs ar formulu tīram ārā visu lieko, tā teikt, lai paņemtu maksimālo no tās iespējas. Un ir dvēseles, kurām to vajag, un ir kurām vajag kaut ko citu. Es klausīju tai savai iekšējai balsī un to arī iznesu. Un pēc tam ir pilnīgs miers. Tā, tad, kad mēs sākam klausīt savai balsī, tad lielākoties pēc izdarītā vairs nevajag nekādas atgriezeniskās saites. Man pat bija drusku grūti ielikt bildi un pateikt paldies visiem, kas piedalījās, jo tas viss ir noticis. Un tur ir pilnība. Viss ir izdarīts. Jo katrs mēs uz to līdz tai dienai, piemēram, līdz tiem salstāviem nonākam dažādos veidos, dažādos ceļos, un mēs esam katrs savā stāvoklī tajā dienā un uzspiest sev to tradīciju, ka man ir jādara šis un jādara tas tikai tāpēc, ka kāds cits to dara. Tas ir vienkārši sevis mocīšana, un īstenībā atkāpšanās atpakaļ savā, es negribu teikt, attīstībā. Tas vienkārši bija mazliet noiešana no ceļa. Tāpēc, kad visa pamatā ir vienkārši būt pašam, sajust sevi un iet ar to kas nāk, un uzticēties tam, ka tas, ko tu dari, tas ir tas, kas tev ir nepieciešams un cilvēkiem apkārt, jo sēdēt kā bubulim ar visiem pie ugunskura un domāt, kad tagad nāks tā svētīgā sajūta, tas ir vienkārši ilūzija un savā ziņā arī neusticēšanās tam, kad tu zini labāk, ka nav jāsako tam, ko citi dara. Vienkārši, ja tu esi bubulis, ja tajā brīdī tas kaitina, tad jau ir ļoti svarīgi iet iekšā arī tur. Jā. Esot, tu vari iet dziļumā un interesēties, kāpēc es tā jūtos. Varbūt tāpēc, ka tev tajā brīdī vajadzēja būt vienam pašam, nevis ar visu baru sēdēt un lekt pāri ugunī. Kaut kad es pirms pāris dienām izlasīju, bija tāds pētījums veikts, 10 cilvēki piedalās pētījumā, un tikai viens no viņiem nezina, kas tas pa pētījumu. Visi pārējie ir aktieri. Un pētījums viņam pasaka, ka tas ir redzes pārbaudas pētījums. Un, protams, tur ir vairākas grupas bija, bet tas viena tā pētījuma daļa ir, jo tur bija daudz vairāk cilvēku, kas to darīja, bet vienkārši vairākās grupās.
Un tad uzdevums ir tāds, iedotas 2 bildītes. Uz vienas bildītes ir strīpiņa uzvilkta vertikāla strīpiņa. Un uz otras bildītes ir vertikāla strīpiņa, tāda pati kā uz tās pirmās bildes. Un uz tās otrās bildes ir vēl 2 strīpiņas, kas viena ir garāka, otra ir īsāka. Tāpat vertikāli, ja? Jā, tāpat viņas vienkārši blakus 3 strīpiņas, viena ir tāda pašā garumā kā uz pirmās bildes, un pārējās ir dažādi garumi. Jā. Un uzdevums ir noteikt, kuras strīpiņa no tām 3 ir tikpat gara kā tajā pirmajā bildē. Pēc atmiņas? Nē, tev viņas blakus esot rāda. Un tad tajā pirmajā grupā iet iekšā 9 cilvēki, kas zina tā pētījuma to ideju. Un tas 10. domā, ka viņš iet uz redzes pārbaudi. Un, jā. Kur un tad viņiem prasa, tiem pirmajiem 9 paprasa, un viņi pasaka nepareizos. Tur daži varbūt pasaka pareizo, bet visi pārējie speciāli saka nepareizo. Un tie paši pētnieki bija tik ļoti pārsteigti, kad lielākā daļa no tiem, kas nezināja, no tām vairākām grupām, izvēlējās nepareizo. Tikai tāpēc, kad pārējie bija to izvēlējušies. Viņi negāja uz to sajūtu, ka nē, tas taču ir, tas stabiņš ir tikpat garš. Viņi gāja uz to vai īsāko vai garāko, tikai tāpēc, ka viņi negribēja, ka par viņiem smiesies vai par viņiem ņirgāsies, ka viņus uzskatīs par stulbiem. Tikai tāpēc viņi izvēlējās nepareizo to variantu, lai vienkārši ietilptu tajā grupā. Klau, šitā tēma par to, ka par mani smiesies, pagājušajā nedēļā es viņu tur fiksēju internetā, draugos, vai ne? Izdarīsim tā, varbūt tās paņemam formulu un iztīram to, kas mums jau ir salicies, saliksim piekabītē, kas mums tagad ir jau sakrājies, kas ir gatavs aiziet. Tātad mēs lūdzam augstākajiem spēkiem, tas ir Dievam, eņģeļiem un savam augstākajam es jeb garam. Celiet mani augstāk, tas ir ārā no esošās situācijas, un es atbrīvoju. Es atbrīvoju bailes no agresijas, un mēs saliksim tai piekabītē vairākas lietas. Bailes no agresijas es atbrīvoju. Es atbrīvoju vajadzību pēc agresijas. Un tu klausītāji var vienkārši atkārtot. Es atbrīvoju visus iepriekšējos priekšstats par tradīciju. Es atbrīvoju visas pieķeršanās tradīcijām, kuras man vairs nav vajadzīgas. Kuras man vairs nekalpo par labu. Es atbrīvoju to, kas traucē ticēt vīrišķās un sievišķās enerģijas sadarbībai un mīlestībai. Es atbrīvoju to, kas traucē iet iekšā nezināmajā un pieņemt jauno tradīciju, jeb jauno zināšanu, kas man nāk, konkrēti man, tev, unikāla tieši mums, katram. Kas vēl? Un viss pārējais, kas vēl tur var piekabināties. Jā, var sakot, es atbrīvoju visu, kas man šobrīd ir liekas, kas ir gatavs aiziet. Un es atbrīvoju to, kas traucē uzticēties sev, Dievam, eņģeļiem, savam augstākajam es. Es atbrīvoju to, kas traucē klausīt sevi, sekot sev. Un es atbrīvoju to, kas traucē pieņemt savas un citu izvēles. Un
Tagad laižam slotiņu. Vienkārši smalkajā plānā. Piedodiet, kamēr apklust. Piedodu visiem pārdarītājiem, visām negatīvajām pieredzēm, visām agresijām, visiem signāliem. Piedodu. Visos laikos, visās telpās. Paldies. Netaupamies, vienkārši laižam. Šajā mirklī vienkārši uz visām pusēm. Paldies. Paldies par visām iespējām. Par visām mācību stundām. Par visiem testiem. Pieredzēm. Un es pieņemu. Es pieņemu dievišķos mehānismus, arī tad, ja visus vēl nesaprotu, nepazīstu. Es pieņemu sevi tādu, kāda esmu. Es pieņemu. Un jaunā izvēle. Vecajām pateicām nē, ar slotiņu iztīrījām, un tagad jaunā izvēle. Es izvēlos absolūto dievišķo ceļu, lai vai kā. Es izvēlos absolūto dievišķo ceļu. Un, ja kādam novibrē, tad vīrišķās un sievišķās enerģijas sadarbība un mīlestību. Vispirms sevī, un tad attiecībās ar citiem. Skaisti. Jā, tagad mēs varam pavērot, kāda būs nākamā reakcija uz kādu agresīvu ziņu. Jā, vai viņa būs jau maigāka, bet, protams, kad ja jautājums ir vairākos gadsimtos, vairākās dzīvēs krāts, tad arī tā tīrīšana ir daudz apjomīgāka un biežāka. Vienkārši, ja vēl pats nelieto šo formuli, tad vienkārši noklausies šo tīrīšanas procesu vairākas reizes. Un tas noņem vienkārši kārtiņu nost. Un nākamo kārtiņu, kamēr viņš noņem pilnīgi visu nost. 80%. Tā, kaut kādā brīdī. Tā apmēram. Ko 80%? Notīra nost. Vienkārši pieslēgšanās. Jā. Tas, ka tu klausies, ja? Tu vari arī uzlikt kaut vai kā Līga reizēm dara, viņi uzliek kaut kādus ierakstus klusumā. Nedzirdot īsti to vārdu pat, ko tu runā, ja? Bet vienkārši apzinoties, ka tā vibrācija palīdz tajā brīdī viņai darīt to, kas viņai jādara, darīt savu darbu pie datora, un paralēli smalkajā plānā notiek pakāpeniskas pārmaiņas. Un kas ir labi vēl, ja klausās nedzirdot īsti vārdus, kad tajā mirklī apzinātais prāts, ego nevar iemaisīties tajā procesā iekšā, jo viņš un līdz ar to ir iespēja attīrīt to, ko tas ego varbūt nemaz negrib tajā brīdī laist vaļā. Jo viņš vienkārši nevar pasproties pretī, jo viņš tīra neapzināti. Jā, neieslēdzās pretestība nekāda, vai ne? Un vēl viens moments, kāds man te rādījās, kad mums sanāca mazliet pārtraukumu uztaisīt, atnāca daudz skaļu cilvēku. Bet mēs tā gribējām nobeigumu. Šobrīd mums tāds īsāks mazliet, jo jāskrien uz autobusu. Dzīve tā iegrozījās, ka šodien mazliet īsāks, tāpēc mēs varbūt kaut kādus atvedu vārdus. Tīri aktualitātē mēs ar Līgu šobrīd esam visu laiku tādā attīstībā un katru reizi ejam iekšā nezināmojos, jaunajos, un šobrīd es gatavojos jaunā laika kāzām, kas nozīmē, ka pāris pirms kāzām
brauc uz praktikumiem, kopā strādā, tīra sevi, ja? Un kāzas ir bez alkohola, un tā ir viena tāda, manā vīzijā skaista iespēja pacelties vairākām dzimtām un iesaistītajām dvēselēm augstāk, jo viss ir pie apziņas, neviens nav maldinoši priecīgs, bet prieks ir patiess un paliekošs, tā kā tas ir tāds jaunums, un tad mēs vēl ar Līgu gatavojamies 23. jūlijā būt sēsīs. Tur būs 810 gadi. Tik daudz? Jā. Pilsētai, un tur būs tāds tirdziņš, un mēs plānojam ar savām brīnuma dāvanām. Tas ir brīnuma atklātnēm, ar enerģētiskajiem rīkiem un vēl šādām tādām roku darinātām lietiņām piedalīties tur, un mēs būsim arī ar savu mājas rādio. Tur noteikti būs kāds arī praktikums, to mēs vēl tad nāks tuvāk informēsim. Un augustā vispār mums briest doma, ka augustā mēs varētu norganizēt tādu 2 dienu mājas rādio dzīvo satikšanos cilvēkiem, kas gribētu pabūt kopā. Tā kā... Jā, augusta 2. pusē kaut kad, bet mēs droši noteikti ziņosim, kas un kā, bet noteikti būs forši. Jā, tā kā mīļo klausītāji, lai tev silti, lai tev viegli, un esi pats savs realitātes radītājs. Tāpat kā mēs. Ja? Uzņemamies 100% atbildību par savām izvēlēm un dzīvi. Savā ziņā tas ir tik ļoti vienkārši, bet ir nepieciešams tomēr tas gribas spēks, lai nonāktu līdz tam tā izvēlei. Labi, mīļi, paldies. Tiekamies atkal nākamnedēļ līdz 2. dienai. Jā. Labi. Atā.